Tā. Nu, čau. Ir tāda lieta pienākusi, kaut ko gribās dzīvē padarīt kaut ko savu. Tāpēc nolēmu aizbraukt pakaļ vienam aparātam. Tas tāds baigais noslēpums, bet, noskatīsieties video. Es domāju, ka tad redzēsiet. Es viņu bišķi papilmēšu. Pa ceļām, tas brauciens mums ir apmēram kaut kādi 200 km pāri. Un tad redzēsiet, kā mums tur iet. Kas tas par auto. Es pateikšu priekšā, tas būs auto. Tāds tā kā, varbūt sākšu uz sevi kaut ko darīt. Sākumā redzēs, kā sanāks. Bet, es domāju, ka viss izdosies. Galvenais ir mēģināt, jo, ja kādam gribās kaut ko dzīvē pamainīt, kaut ko liekas, ka jādara, tad tas ir jādara. Un es uzskatu, ka cilvēkiem ir vienkārši jāpamēģina. Nav tā, ka pēc tam jānožēlo, bet jāpamēģina. Es domāju, ka es arī šidā te pamēģināšu, redzēs, ja man aizies, varbūt viss vienkārši, saprot, es jau netaisos tagad uzreiz, ka man te pelnīšu miljonus un ko, bet vismaz tā, lai tīri tu strādā uz sevis, un tev ir, galvenais ir paēst, rēķins samaksāt, un tam auto ieliet arī degvielu. Tur vēl droši vien kaut kāds arī, kas tur vēl ir, kaut kādi nodokļi jāsamaksā, skatus, protams, kaut kāda riepa, vēl kaut kas, bet tā, lai pietiek, un viss ideāli, man neko vairāk nevajag. Tad davai skatāties video, tad jau redzēs, kā man sanāks. Jā, mēs nenofilmējām. Kas iebraucām Lietuvā. Cik mums vēl kilometri? 36 līdz galam. Pasties, kādas īstenībā, pasties, tu mierīgi vari apčamdīt smukas mašīnas rokiškos. Tad tā kā senās laikos kandas. Ja. Laikam jānopērk mūžu. Rokiškos, izbraucam ārā. Jāieslēdz šitais, pagriezt. На кран, а туди на кузов. А потом вперед спускать. И un šito vajag ieslēgt. Сюрприз. Šito. Šitāds te vērķis, tūlīt pārbaudīsim, paņemsim fiskaru un laidīsim tālāk, sarakstīsim papīrus un laidīs uz Latviju. Ka tagad paņemšu šo kausu. Ir īstenībā otrā diena, vakardien nefilmēju, nofilmēju tikai tik, cik es viņu pielaidām, tur tā izbraucām, strādā viss ļoti labi. Vēl kaut ko, bet problēma sanāca to, ka tu tas naudiņas neaizgāja tur kaut kā tajā dienā brauksim, tāpēc šodien pakaļ. Un es domāju, ka es šodien pafilmēšu, kā viņš brauc, kā viņš iet. Un tagad paņemšu Rudolfs workshop. Un tad mēs brauksim, viņš brauks ar manu mašīnu apakaļ un es ar to smuko smago mašīnīti. Tā man iet. Tad skatāmies video. Mēs ar Rudolfu naktī iebraucam Lietuvas robežā. Lietuvas Republika. Pēc 200 metriem gries pa kreisi. Oi, jomajo, kā viņš pļauj. Kur mēs te braucam pēc tās smagās mašīnas. Baigi mūs te redzēt nevar. Tumšs kā šitajā te. Kaut kur jāgriež. Kur jāgriež pa kreisi? Kur reiz šitās baznīcas. Ideāli kaut kas. Sešu pa kreisi. Davai. Iekāpu jau smagajā. Maigi redzēt nevar no rīta. Tagad vēl Lietuvā esmu.
Vēl esmu Lietuvā. Braucu pārbrauktuvītei. Nezinu, ātrums slēdzas labi, tumšs, neko jau nevar redzēt. Tā viss iet labi. Tik jābrauc. Gaismas arī ir. Nu, beidzot, kur iebraucu šitajā te mūsu mīļajā Latvijā. Esmu Latvijā. Subat. Kur iebraucām, mēs uzpildīt astartītē degvielu. Kur tā mašīnīte. Kur bāciņa. Tūlīt iepildīs droši vien, lai būs pilna. Jā. Astartē cik maksā 48 centi. Nu neko. Nu tā, tik jābrauc. Kauss ir iekšā. Kur palfingers, viss kā vajag. Kloķīši, viss ir. Bremzes nesilst, reduktori silti. Viss kā vajag. Tik jābrauc, jādodās ir uz Bajāriem. Kur galvenais pavadonis. Bajāriem. Jādodās ir uz Ropažu, nu. Jā, davai, pildamies. Nu, sadzinu mašīnas visas. Vietā iedzinu šito. Nu, sākumā likās īstenībā bildēs, kad skatījos Lietuvā, īstenībā bija baigi mazais. Bet īstenībā atzinot mājās, nekas maziņš viņš nav. Viņš tāds diezgan, man vēl likās, kad ieies manā smukajā garažā. Bet izskatās, ka tur nemaz. Labi, varbūt kādu priekšu varētu dabūt. Un aizmuguri vienīgais var būt. Bet īstenībā tas tur baigi tumšais. Es domāju, ka tas palfingers, šitas kā viņu fiskars, viņš neies iekšā, jo viņš ir kaut kādu vēl pusmetru augšā. No tā es atbraucu. Leciņš ļoti labi, iet labi uz 80, tiešām forši ripo, viņš labi, es nefilmēju, vakaras ir baigi neriskēju. Vienkārši jābrauc bija stūrē, tā kā forši jāturās, lai viss, bet tā ļoti labi iet, viss labi strādā, slēdzas ātrumu ļoti labi, brauc arī labi, un nezinu, tikai jābrauc. Rītdien jābrauc, man liekas, uz CSDD. Jāmēģina viņš piereģistrēt. Es domāju, ka visam izdosies. Viņam skate pat ir. Varbūt, ka man iedos arī skatīti. Tā. Davai, tad jau es pafilmēšu. Nu, esmu atbraucis mājās ar to smago. Īstenībā nebija tik traki. Jā, baigi tumšs bija. Tagad pulkstens ir kaut kādi 11, man liekas. Jā, un es esmu jau atpakaļ. Rīt uz skati uz to numuru salīdzināšanu jāizbrauc uzreiz, kamēr pirms svētkiem, bet tā ideāli. Sanāca visu atved, visi forši. Mašīna strādā labi. Es nezinu, tikai braukšanas vaina. Īstenībā nofilmēšu šito te, kāds ir dzinējs, tur pastāstīšu vēl kaut ko apmēram, pats īsti nezinu. Nezinu, kas ražo Iveco, tur varbūt pastīšos kaut kādus šitos te fórumiņus, varbūt kaut kur var internetā kaut ko atrast. Nu, it kā jābūt visam labi, nav nevainas. Protams, katrai mašīnai ir savi tādi plusi un mīnusi, protams, Iveco, Volvo, DAFs, Manci, Scania, kas tur vēl mums ir visādi šitie te. Viņiem, ir savi, Mercedes, protams, ka viņiem arī ir viss kaut kādi knifiņi, bet visi viņi iet un brauc un nav nevainas, galvenais ir braukt.
tā normāli, nezinu, tā kā nečakarēt tos auto, un es domāju, ka viss būs kārtībā, jo tagad arī es paņēmu viņu tā kā nopirku, un es domāju, ka viņam nav nevainas, šur tur ir kaut kas varbūt jāpiečinī, kaut kas varbūt jāpaskatās, jāpamaina pirms sezonas, un vienkārši es domāju, ka ir jāpastrādā, jāpamēģina pabraukt uz sevi, es domāju, ka nav nemaz tik traki, un tajā pašā laikā man gribās kaut ko jaunu. Savādāk visu laiku tu strādā zem kaut kā, un pelni tik, cik tu pelni. Vienkārši pamēģināt nopelnīt pats uz sevi. Vienkārši es domāju, ka tas ir labi. Bišķi arī smadzenes uzreiz kustās, jo savādāk tas darbs, ko tu dari, ir tā kā, nevienmuļš tu. Katru dienu viens un tas pats, tu zini, kas būs, tu ies uz darbu, vēl kaut ko, un tev par neko nav jādomā. Tev tikai iedod darba uzdevumu, un tu viņu pildi, izpildi, neizpildi, izpildi labi, neizpildi arī labi, un tādā ziņā. Tāpēc es domāju, ka vairāk vajag tā kā pašam visu kaut ko darīt, un lai šī podiņā ir kaut kas vairāk, jo, tā kā tu bīdies, kaut ko dari, meklē darbus, meklē kaut ko vēl, mašīnu remontē, vēl kaut kas, pats to visu dari, nevis tev tā kā aizēju uz darbu, man saplīsa mašīna, aizdenu seris tev sataisa. Jā, tas ir it kā ērti un forši, bet īstenībā, pakustināt smadzenes bišķīt un pašam kaut ko dzīvē padarīt arī vajag. Nevar tā, ka visu tev ieliks rociņās un, nezinu, paņems tev aiz rokas, aizvedīs uz darbu, parādīs ar pirkstu, šeit strādā tur un tur. Nē, ir jādara viss kaut kas pašam. Tā kā jāmēģina darīt, nevajag tā kā visu laiku tā kā uz citiem paļauties. Es domāju, ka būs labi. Un es zinu, ka man sanāks, nav nekas traks tur īstenībā. Tas nav tā, ka es pirmo reizi tagad paņemu mašīnu tagad un nezinu, kā ar viņu braukt vai kā ar viņu vadīt, ko ar viņu darīt. Protams, kad ir braukts un darīts, un es domāju, ka nav nekāda problēma nebūs. Es domāju, tad skatāmies video, es parādīšu pa to auto vēl kaut ko, un tad uz tikšanos, davai čau, turās.